Tā, un te mums ir viens nektarīns. Kaut kad aizpagājuši gadu stādīts, tā baigi nav saņēmies, tāpēc Gastumbra tos zarus arī griežam nost. Principā nektarīns veidojās tieši tāpat kā persiks. Zari augšā krūzes formā uz visām pusēm, taisam tā. Tāpēc apakšu ņemam nost. Nu, šeit liels zars varbūt atstāsim vēl tos, kas uz iekšu, tos ņemam ārā. Un galus īsinam uz ārējiem pumpuriem. Tā, šis pa zemu, šis pa stāvu aug. Sīks, nokaltis. Un principā veidosies vainags šeit, 4 zārus katru pusi. Sīks ārā. Šo tā atstāsim rezervei varbūt. Zaļš ir. Nu, principā, un galotni tad apīsinam uz ārējiem pumpuriem, lai veidojās kupls vainags uz visām pusēm. Nu, šo te šitā. Un sauso griežam nost. Šogad pirmo gadu tā cītīgi nomigloja ar bordo šķīdumu, kas ir pret sēnīšu slimībām, jo gan persikiem, gan nektarīniem ir tāda nelaba slimība kā lapu čokurošanās. Tam vajadzētu līdzēt ar 3% bordo šķīdumu miglojam pirms pumpuru plaukšanas.